Ir noslēgusies Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotā konkursa Eksporta un inovācijas balva 2011 pieteikumu un pirmās kārtas rezultātu apkopošana un izvērtēšana. Kopumā konkursam tika iesniegti 106 pieteikumi no uzņēmumiem visā Latvijā. Iesāk to Vairvīķa Freiberga, mēs un prezidenti toreiz Vairvīķa Freiberga, pēc tam turpināja Zatlerkungs, un tagad Andris Bērziņš, Latvijas valsts prezidents, atdod godu Latvijas uzņēmējiem par viņu artavu, manuprāt, tādu milzīgo ieguldījumu, gan eksportējot, gan izstrādājot jaunus produktus, inovatīvus, kā tagad moderni teikt. Manuprāt, labākā un nozīmīgākā gada balva uzņēmējdarbībā. Es gribētu pateikties vakara organizatoriem par to, ka šis pasākums pirms Ziemassvētkiem ir vairāk kā vērtīgs. Tas parāda, ka mums viss ir. Titulu ieguva akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra. Par eksporta čempionu un šādu balvu saņemt drīkst tikai vienu reizi. Tātad Valmieras stikla šķiedra vairs otrais šo balvu nākamgad nesaņems. Un es domāju, ka Valmieras stikla šķiedra ir izlīdzinājusies pēc savas simboliskās nozīmes ar tiem lielajiem uzņēmumiem, kā Liepājas Metalurgs, Grindex vai Latvijas Finieris. Daudz mums šādu nav. Es vēlētos kaut tādu uzņēmumu būt vairāk, un Andris Brutāns, ilgadīgs vadītājs, ir spējis, protams, ar šo vācu investoru klātbūtni, ar ārzemniekiem, jo uzņēmums nepieder īsti visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas ir ārvalsts uzņēmums. Bet labs, Latvijā strādājošs, gudrs, inovatīvs, spēcīgs uzņēmums, kas pasaules tirgos ir ļoti nozīmīgs savā jomā. Man ir lepnums. Pavisam godīgi sakot, tiešām nebija nojauta par to, ka mēs tiksim pie galvenās balvas. Man to teica, ka man te jābūt un jāpiedalās šajā pasākumā, bet tas bija katrā ziņā ļoti saviņojošs, ļoti priecīgs brīdis, ka mūsu darbs, mūsu uzņēmuma darbs, mūsu darbinieku darbs, mūsu speciālistu, mūsu strādājošo cehos, darbs ir tik atzinīgi novērtēts un mēs ieguvām šo te lielo augsto balvojumu. Kas nozīmīgs ir noticis šajā gadā uzņēmumā? Jāsaka, šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs, jo šo gadu nobeigsim ar apmēram 20% kāpumu apgrozījumā, tātad mūsu produkcijas pārdošanā, pret iepriekšējo gadu, kas sastāda 8 miljonus latu. Ņemot vērā to, ka stikla šķiedra ražo no kvarca smiltīm pamatā un kaļķakmens, kas ir lēti izaiviela, un šis 8 miljonu kāpums jau ir tomēr ļoti vērā ņemams. Protams, tā ir viena lieta, tie ir tirgi klienti, jauni tirgi. Otra lieta ir tas, ka mēs ļoti daudz līdzekļus ieguldām mūsu ražošanas attīstībā. Tā šogad ieguldījām apmēram 6,5 miljonus eiro mūsu ražošanas attīstībā. Un ir arī šī gadā jau izstrādāti jauni projekti nākamam gadam un turpmākiem periodiem. Tā kā nākamā gadā mūsu uzraudzības padome jau ir apstiprinājusi investīciju apjomu nākamā gadā 7 miljonu eiro apmērā. Tā kā bez investīcijām un bez mūsu darbinieku tāda pilnas atdeves darba, protams, tas nebūtu bijis iespējams. Tagad gada nogalē var atskatīties un izvērtēt, kā arī secināt, kas būtu jādara valsts ekonomikā, lai situācija uzlabotos. Ražotājiem vienmēr ir traucējis tas, kad mums vēl ir monopola pakalpojumu sniedzēju ražotājiem. Novēlēt pirmkārt jau ekonomikas ministram un citiem darbiniekiem, kam ar to ir sakars, ka tomēr mēģināt ierobežot to monopola pakalpojumu sniedzēju iespaidu uz ražošanu, lai mēs varētu dzīvot ar to, ko mēs radām, cik čakli mēs strādājam, lai tas būtu proporcionāli mūsu devumam. Nedrīkst aizmirst, ka šāda veida balvu saņemt nebūtu iespējams bez lielā un radošā Valmieras stikla šķiedra kolektīva. Šīs te apbalvojums, tas jau ir apbalvojums visiem mūsu darbiniekiem, un pirmkārt jau vadošajiem darbiniekiem, mūsu speciālistiem, protams, jebkuram strādniekam, kas stāv cehā pie viens vai otrs iekārts un rada šīs te vērtības, ar kurām mēs ejam pasaulē, ar kurām mēs esam iekarojuši stabilu vietu pasaules stikla šķiedras tirgū. Kategorijā inovatīvākais produkts uzvarēja Sija Grandeg ar granulu apkures katlu GT Turbo. Grandeg ar Lubiņu kungu priekšgalā ir tāds arī varbūt jau piemērs citiem, ka ražojot apkuras katlus, tādus, kur pat ministrs teica, ka viņam mājās tāds ir, un ka pat skrūvis, kas ir
briketēs netīšām iebirušas, nav katlu sabojājušas, ka tā ir laba, kvalitatīva produkcija, arī droša, izturīga. Un kas man vēl simpatizē, ka Grandega nemitīgi pilnveido savus modeļus, nesamierinās ar sasniegto. Tā kā arī pēc tam kurināt ar mūsu pašu kurināmo, nevis pirkt gāzi no Krievijas, tas ir vēl tāds papildus simbolisks vēstījums sabiedrībai. Lieliski! Es esmu ļoti kustināts par šo te pasākumu, un par šo te novērtējumu. To es nezināju, un kad man nosauc kā galveno nominantu, tas man tiešām ļoti pārsteidz. Šis ir ļoti motivējušs pasākums, jo viņš dod, teiksim, šo te novērtējumu, kas ir man kā uzņēmējiem tiešām ir ļoti svarīgs, kad es tieku ieraudzīts, teiksim, ar citā acīm, novērtēts arī valsts griezumā, jo tas ir ļoti atzinīgi.